Šī metode ļauj pašiem uz vietām, tā teikt, iemācīties un īstenot un izmēģināt to vai citu specifisku konkrētu jautājumu. Tur nav jāgaida ekspertu komanda, kas atbrauc un visu norganizē par dārgu naudu. Tieši otrādi, šis ir veids, kā pašiem iemācīties un jau regulāri tad risināt problēmas, kur vecās klasiskās ierastās sistēmiski loģiskās metodas nedara. Situācijā, kurā, kā jau es minēju, ir spēja saskatīt savādāk nekā citi un ātrāk to īstenot, kļūst par izdzīvošanas un nevairs turīguma kāpināšanas jautājumu. Es domāju, ir jāskatās uz tām metodēm, kas var izdarīt ātrāk, efektīvāk un piedāvāt dažādus risinājumus, ne tikai vienu, kurš ir pusgadu perināts, iespējams daudz resursu iztērēt, lai to panāktu, bet īsti neaprobēts un nepārbaudīts. Un šie faktori vienkārši ir tie, kas, ja tu gribi būt pietiekami spējīgs sacensties ar citiem un izveidot neierastākus vai līdz šim nezināmākus darbības veidus, principus, produktus, tad jau šis ir virziens, kurā skatīties. Otra lieta, protams, ir tas, ka tam ir šis blakus efekts, ja papildinošais efekts, ka tas vienlaicīgi un netieši ir arī cilvēku miedarbību veicinošs un tāds kopumā atbrīvojošs instruments. Cilvēki, kad viņi dara vai lemj par lietām, viņi nav saskābuši un sadrūmuši un norūpējušies un pie galda sēdoši un zīmuļus klabinoši, bet cilvēki, kas ir atraisīti un acīm redzot, līdz ar to var ne tikai radīt, bet arī no tā gūt zināmu baudījumu, un kas var būt labāks kā darbs, kas arī patīk. Un tādējādi, teiksim, ja sarežģīti jautājumu risināšana, kurā ierastās formulas nedara, un kurā varbūt bija alternatīva pirkt kaut kāda dārga ekspertīze, un tā vietā ir, teiksim, kopradīšana, kurā cilvēki, kas kopā strādā, vienlaicīgi arī iegūst miedarbības treniņu un pielāgojas un pieslībēs viens otram, tas jau var būt tikai pozitīvi organizācijas dzīvē un kultūrai.